Labrīt, Vita! Sveika, Kristīna! Priecājos, ka esat piekritusi mūsu sarunai, un šodien parunāsim par labbūtību. Mans pirmais jautājums - pastāsti par Kraso. Es, protams, papētīju jūsu uzņēmumu. Es zinu, ka jums ir jau diezgan plaša pieredze, vairāk nekā 20 gadi, nodarbojoties ar krāsām un ne tikai, bet, lai mūsu klausītāji labāk varētu arī saprast jūsu tādu darbinieku profilu, kas viņi ir, ar ko viņi nodarbojas un kāda veida profesijas viņi ieņem, kādas nodarbošanās, kādas funkcijas viņi pilda uzņēmumā. Pastāsti varbūt tu pati par jūsu uzņēmumu specifiku un cik plašs ir jūsu kolektīvs. Šobrīd esam nedaudz vairāk kā 50 darbinieki, jā, tā skaitā, jā, arī īpašnieki ir uzņēmumu un darbinieku sastāvā. Mums ir 3 veikali. Šobrīd Rīga, Daugavpils un Liepāja. Tuvākajā laikā arī plānojam atvērt veikalu Valmierā, tā kā augam un attīstamies. Bet, jā, bez veikala, tātad veikala pārdevēji, konsultanti, mums ir arī noliktava, kas ir Rīgā. Plašs darbības spektrs, tie ir veikali, lai nodrošinātu veiksmīgu veikalu darbību. Tas nozīmē, ka mums ir arī loģistika, mums ir arī tirdzniecības pārstāvji. Nenoliedzami, lai arī visi procesi noritētu raiti, ir nepieciešama reklāma, tāpēc mums ir arī spēcīgs mārketinga speciālists, vadītājs. Kā jūs sadzīvojat šajā plašajā kolektīvā un vai labbūtības jautājumi jums vispār ir aktuāli? Runājot par labbūtības jautājumiem, tie ir, man liekas, aktuāli visur un vienmēr. Viņi ir bijuši un būs. Vārds labbūtība daļai no mums ir svešs vai varbūt darbinieki pie to ir pieraduši, pie tie ir. Mēs viņus saucam par darbinieku, mums ir aktualizēts labumu grozs. Tas ir tas, kas viņiem pienākās. Mēs esam atrunājuši. Un, jā, runājot par darbinieku labumiem, tas ir ne tikai kaut kāds sociālais atbalsts, tās ir arī fiziskas aktivitātes, kurās mēs aicinām iesaistīties. Un no šī gada arī Krasā mums ir jauns labumu groza papildinājums, tas ir bonusu karte. Pie bonus kartes mēs atgriezīsimies mazliet vēlāk, bet mani interesē jūsu darbinieku vecuma un dzimuma spektrs. Vai tie pārsvarā ir vīrieši, tas ir vīriešu kolektīvs, vai ir arī dāmas, un vai tur ir dažādība, paudžu dažādība? Vairāk ir vīrieši, jo tas ir tāds darbs nav viegls un smags, tāpēc varētu teikt, ka lielāko daļu tomēr to smago darbu izdara vīrieši. Mēs sievietes vairāk īpatsvars ir tieši biroja darbi. Runājot par vecuma grupām, mums ir dažādi, jā, bet lielākā daļa ir mūsu uzņēmumā darbinieki strādā ilgstoši. Vidējais vecums ir 42 gadi. Ir arī darbinieki, kas ir zem 30, bet lielākā daļa, jā, acīm redzot, veido arī to vidējo vecumu, tie ir 42 gadi. Paraugoties uz jūsu vēsturi, vairāk nekā 20 gadus jūs jau pastāvat, un, kā es saprotu, ir darbinieki, kuri ir auguši kopā ar jums, attīstījušies kopā ar jums. Kā laika gaitā ir mainījies šis labumu grozs un vispār izpratne par labbūtību un par to, ko jūs kā darba devējs, ko uzņēmums var iedot saviem darbiniekiem papildus, lai cilvēki justos labi, lai viņi justos, ka viņi ir novērtēti uzņēmumā un ne tikai ar šo darba algu, bet arī ar kaut kādām papildus lietām patīkamām. Ja sākotnēji uzņēmumā strādājot, piemēram, tā pati veselības apdrošināšana nebija, tā jau ir kļuvusi par normu, un līdz ar to arī attīstīties uzņēmumam, aug cilvēku un cilvēku prasības, un ejot līdz laikam, uzņēmums tur līdzi arī valstī noteiktajām prasībām, un ir tās papildu brīvdienas pabalsti, ko arī uzņēmums ir noteicis atsevišķos īpašos dzīves notikumos. Ja sākotnēji varbūt tas nebija paredzēts, bet tagad jau tā ir norma un tas ir ieviests un darbinieki jau pie tā ir pieraduši. Kādā veidā šīs lietas, kas sākotnēji ir kā jaunievedumi, pamazām kļūst par normu, pamazām kļūst par jauno normālo, ko mēs visi sagaidām, tad, kad ejam uz uzņēmumu strādāt, varbūt kādi jauni darbinieki pienāk klāt. Vai tu novēro to, ka viņiem ir daudz augstākas prasības nekā tiem, kuri jau ir varbūt 40 plus šajā vecuma kategorijā?
Viennozīmīgi es varu teikt to, ka tie, kas strādā ilgstoši, tad viņiem tas pienākās, un viņi pat varbūt tam nepievērš lielu vērību, jo tas tā kā garantētais minimums, kas viņiem pienākās. Jaunie ļoti novērtēja, arī intervijās interesējās par veselības polises, pieņemsim, segumu un tā esošiem darbiniekiem. Tas ir tā jau tā kā norma, un viņi to pieņem, ka jā, jaunie ir ieinteresēti, jā, zināt, kad būs, kad pienāksies, ko varēšu izmantot, kā varēšu izmantot. Gribētu domāt, ka jā, ka jaunie, kas nāk no malas, viņiem ir vairāk ar ko salīdzināt nekā tiem, kas strādā ilgstoši. Viņiem, ja viņi ir pieraduši pie tā, ko viņiem dod, varbūt tur ir tā atšķirība. Bet nenoliedzami viņi novērtē arī to, kas viņiem tiek dots, jo arī tas nav maz svarīgi. Vai jūs arī veicat uzņēmumā kādus pētījumus vai aptaujas, lai noskaidrotu, kā darbinieki raugās uz šiem jūsu piedāvātajiem labumiem, pabalstiem, visādām papildus lietām, lai to vidējo temperatūru izmērītu? Jo pēc būtības daudz speciālisti saka, ka, protams, vajag izpētīt, vai tas darbinieks vispār ņem pretī to, ko tu viņam dod, vai viņam tas ir aktuāli, jo varbūt vienam ir aktuāli, bet 25 citiem nav. Un šim labumam mazliet sāk zust jēga, ja tas nav tāds izmantojams lielākai daļai vai varbūt nav pielāgojams. Vai jūs to arī esat pētījuši? Mēs esam veikuši, jā, tādu veidu intervijas aptaujas, bet tas negribas tā teikt, bet darbinieki visam piekrīt un nelabprāt izsaka savu viedokli. Tā kā viņiem jā, labi, bet paldies, ka mums ir, bet padziļināt neviens necenšas tur kritizēt vai. Jā, tāpēc mēs esam ieviesuši, es atkal atgriezīšos pie tās veselības apdrošināšanas, kad, lai veicinātu darbiniekiem vēlmi izmantot veselības polisi, mums ir līdzmaksājums darbiniekiem. Visiem ir simbolisks līdzmaksājums, ar ko viņš piedalās, lai kaut kādā veidā būtu interese vismaz to savu līdzmaksājumu tā kā atgūt. Jā, un tāpat mēs esam ieviesuši arī pirms polises stāšanās spēkā aptauju. Ir iespēja arī atteikties no polises. Tad mēs reiz ceturksnī darbiniekiem tā kā kompensējam konkrētu summu. Ja viņi ir atteikušies, tad viņiem pienākās kompensācija par to veselības apdrošināšanu veselībai. Un tad viņš to naudu var izmantot pēc saviem ieskatiem. Vai jūs kaut kā novērojāt arī izmaiņas darbinieku attieksmē pret veselības apdrošināšanu, tad, kad tika ieviests šis līdzmaksājums? Jo, ja es pareizi saprotu, bija posms, kad nebija līdzmaksājuma, un tad tas tika ieviests kā jauninājums. Nekādas pretestības nebija. Gribējās domāt, ka tomēr pie pašas polišu izmantošanas tad gan bija tā kā, tur bija pieaugums, jā. Jo bija darbinieki, un jāsaka, atkal jāatgriežas pie tiem ilgi strādājošajiem, kas polisu visas darbības laikā nebija izmantojuši ne reizi. Šobrīd ir tā, ka jā, viņi arī paši saka, man ir jāaiziet, man taču ir jāizmanto, jā. Bet pretestības vai kaut kādas vēlmes atteikties, to atteikušos darbinieku skaits uz visu grupu bija 4 cilvēki. Es domāju, ka tas rādītājs ir tāds, ka tomēr cilvēki novērtē, ka tā polise viņiem pienākās. Ja tas maksājums ir, simbolisks, tad viņi piekrīt tam. Kā tev šķiet, kuras labprātības groza sastāvdaļas jūsu darbiniekiem ir vissvarīgākās? Ko viņi novērtē visvairāk, vai kas ir tāds, ko viņi jau ir pieņēmuši kā tādu pamatu? Ļoti dažādi arī pēc vecuma grupām, man liekas, ilggadējiem darbiniekiem. Ir tās darbinieku dāvanas, ir tāds atbalsts darbiniekiem, kad viņam ir dzimšanas dienas dāvana. Ilggadējie darbinieki, viņiem, man liekas, pat viņiem jau tas ir tāds sekundārs, viņiem svarīgi tomēr arī vadības atzinība, ka viņi pateicība par to, ka viņi ilgāk strādā. Jaunajiem darbiniekiem tā ir veselības apdrošināšana. Jā, vairāk vai mazāk. Kopīgi pasākumi, tas jau atkal kaut kur vidējais darbinieku varētu posms būt. Varētu teikt, viņus var iedalīt pēc, ja veikala pārdevējs vai loģistikas darbinieks, viņiem tomēr atšķirās tās dzīves prasības. Un tāpēc, jā, vienam tas ir vairāk svarīgi, otram mazāk svarīgi, bet arī
Bet arī no dzimuma tas atkarīgi, jo ir daļa tiešām, kas nāk arī tirzniecības pārstāvi, kad mēs ņemam darbā, ka viņi tiešām grib zināt, kāds būs tas segums, kas viņam pienāksies. Tajā pašā laikā es pieņemu darbā pārdevēju, viņam saka, ka viņam pienākās polis, viņš saka, jā, es nemaz nezinu, vai es izmantošu, kurus iešu, un tā kā. Bet, ja man pienākās, labi, es ņemu. Tā kā ir iespēja atteikties, nē, es ņemšu, ja jau visiem, tad visiem. Bet tāda tendence, jā, to polisi izmantot tā kā pieaug. Kā tu uz to raugies no uzņēmuma tādas vadības, personāla vadības perspektīvas, ka šis labums tiek piedāvāts, piemēram, tā pati veselības apdrošināšana, bet cilvēks ar tādu mazliet nihilistisku attieksmi pret to izturās. Jā, varbūt man vajag, nezinu, bet es ņemšu, teiksim, ka tas netiek tā gluži, ka tas netiek novērtēts. Protams, ir žēl, ka tā notiek. Nevienam es nevaru pārliecināt, bet jā, vienmēr tāpēc mēs nācām pretī ar to iespēju izvēlēties. Jo, mēs nekad nezinām, kas ar mums var notikt. Jā. Kāds aizdomājās tālāk. Nē, ļoti žēl, jā, bet tāda diemžēl ir arī darbiniekiem dažiem attieksmi. Manos spēkos nav to mainīt. Tā kā es to pieņemu un respektēju. Kā ir veidots jūsu labuma grozs? Vai visiem darbiniekiem viss pienākas pilnīgi vienādi, vai ir atsevišķi darbinieki, kuri, piemēram, balstoties uz savu stāžu, cik viņi ir nostrādājuši uzņēmumā, vai kādus rādītājus sasniegumus viņi uzrāda, kaut ko var saņemt vairāk, vai var, piemēram, izpelnīties kādus papildu labumus un būt līdz ar to vēl motivētāki? Daļa no labuma groza tie ir pabalsti vai dzimšanas dienas dāvanas, tās pienākās visiem un uzreiz. Bet, ja runājam par veselības apdrošināšanu, tad tas ir pēc nostrādātiem 6 mēnešiem, un ja runājam par bonusa karti, tad tas ir pēc nostrādāta 1 gada. Tāds mums ir princips. Taču, kas attiecas uz, pieņemsim, uz tām pašām veselības apdrošināšanas polisēm, mēs uzņēmuma grupā, kraso grupu mēs nedalām. Vadība vai noliktavas darbinieks visiem polises piedāvājums ir vienāds. Ja kāds vēlas piepirkt valdes loceklis vai noliktavas darbinieks, viņi var piepirkt vienādas papildu programmas. Polises pēc noklasējuma visiem ir vienāds. Tas pats attiecas arī uz ieviesto bonusu karti, tad visiem darbiniekiem ir vienāds segums, visiem jābūt nostrādātam gadam. Tādā ziņā mēs neierobežam un neiedalām cilvēkus pēc stāža vai pēc nopelniem. Kāpēc jūs vispār izlēmāt ieviest bonusu karti kā vēl vienu labuma groza sastāvdaļu? Vai ar līdzšinējiem esošajiem bija par mazu, vai bija kādi signāli, kas liecināja, ka darbiniekiem vajadzētu vēl kaut ko motivācijai, vai arī tas bija cits aspekts, kāpēc uzņēmums to ieviesa? Patiesībā tas bija vēl cits aspekts, tas bija kopā ar algu izmaiņām. Tas bija papildus bonus, kad mēs ar jauno gadu daļai darbinieku kraso bija algu izmaiņas un papildus algu izmaiņām, tad arī bija bonusu karte. Kā papildus labums, bet sākumā bija nelielas bažas par to, kā uztvers, kāda būs reakcija, bet atsaucība ir un cilvēki izmantot, tāpēc grib domāt, ka šis rīks arī labi strādā kā papildus, kā papildus pielikums, tātad viņam tas nāca tā kā pielikums algam, papildus bonus karti. Protams, tas uzņēmums domā arī savā grāmatvediskā līmenī, ja algas pielikums tie ir viena nodokļa un bonus kartes tas ir cits, tāpēc es domāju, ka te ir situācija, ka win-win. Tu jau minēji, ka mazliet uztraucāties, kā darbinieki to varētu uztvert, ka ne visa šī naudas summa iet kā liels algas pielikums, bet daļa tiek nodalīta un piedāvāta caur bonus karti. Kā darbinieki to uztvēra un kāda ir jau tagad darbinieku attieksme, reakcija, kad ir pagājis laiks? Attieksme īstenībā diezgan pozitīva. Es tiešām biju domājusi, ka kāds būs kaut kādi iebildumi. Katra piegāja klāt un izstāstīja, kā ielādēt aplikāciju un kā viņu lietot un regulāri prasu vai izmanto un kā iet.
Un ir atsaucība ir laba, un ja sākumā daži bija skeptiski varbūt tajā, ka viņiem kaut kas nesanāks, tad ir pamēģinājuši un saprotu, kā aizgāja. Man liekas, ka kaut kādi kolēģi, gados cilvēki, kas ilgāk strādā, viņiem bija bažas par to, ka viņiem nesanāks, bet, ka viņiem sanāca, viņiem tā kā tāds azarts, varētu pamēģināt vēl kaut kur, un tas strādā, un man sanāk, tas tā kā man pienākās, papildus tas ir mans, un viņiem liekas, ka tas īsti, tās kartiņas, tā ir vēl viena cita, tā kā cits maks, un tu viņi kaut kā tā, es negribu teikt, ka vieglāk tērē, bet viņi tā vieglāk to uztver. Vai jūs arī skaidrojāt darbiniekiem, kāpēc tad daļa ir kā algas pielikums un daļa ir bonuskartē? Vai jūs stāstījāt, skaidrojāt, kā tas notika šis process? Tā arī bija, jā, kad vadība ir lēmusi to arī stāstīja, jā, ka šogad izmaiņas būs divējādas, kad gan algas izmaiņās tas jutīs uzreiz bankas kontā un būs bonuskarte, kas būs ikmēnešajā konkrēta summa, kas ir atkal pēc viņu izvēles tērējam mūsu gadījumā 3 dažādiem norēķinu veidiem. Tas viss bija izstāstīts, tas tad viņiem diezgan ātri arī tapa skaidrs, jo tādu jautājumu, tādu padziļināt nebija, es jau ar instruktāžām un visām rokas grāmatām gāju klāt, jo, kas arī galvenais atklāts vārds ir pamēģināt, kas strādā, un tas viņi saprata, ka tas strādā, un tas, tas ir viņu pašu papildus labums, un arī viņiem nebija nekāda skepsi vai negatīvs. Bet vai jūs skaidrojāt arī to, kāpēc vispār ir šī bonuskarte? Jo no uzņēmuma perspektīvas, protams, tie ir šie nodokļu atvieglojumi, un tā ir iespēja tomēr iedot darbiniekam vēl mazliet vairāk, izmantojot nodokļu atvieglojumus. Vai tas arī tika aprakstīts, izstāstīts, vai šo jūs paturējāt, ka tas ir varbūt par daudz, par sarežģītu un cilvēkam tajā visā iedziļināties? Grūti. Jā, bija darbinieki, kas jautāja, kāpēc, vai jā, jo mums pirms tam, protams, bija arī, nenoliedzami mums bija vēl jāiet cauri koplīguma saturam, vēl parakstīšanai un piekrišanai. To es arī paskaidroju, ka tas viss bija saistīts ar bonuskarti. Protams, bija darbinieki, kas teica, jā, tas jau jums jau īstenībā izdevās, un tā, bet tajā pašā laikā nav iebildumu un saka, ka tas arī labi strādā un tas noder. Mans uzdevums kampaņu veidīgi pie dažādām nodaļām iet. To varēja arī just, kuram darbiniekam tas interesē, kuram ne, kurš iedziļinājās, un šis uzreiz atver vaļā bonuskartes mājaslapu un izpēta. Tad skaidrs. Jā, tad es visu saprotu, jā. Bet nebija tur kaut kādā veidā uzspiests vai teikts par to, ka mēs uz jums kaut kā ietaupam. Tad tas ir papildus labums, tas arī tika uzsverts, un viņi arī to novērtē. Tāda karte līdz šim nav bijusi. Tas, protams, visiem ir jauns sākumā, jau nezināmā visiem nedaudz bail, bet nepamēģinot nezinās, kāds strādā. Kā tev šķiet, vai bez bonus kartes jūsu uzņēmums vispār izmantot šos konkrētos nodokļu atvieglojumus? Grāmatvedībā, cik es zinu, ir vēl citi labumi, kurus grāmatvedība būtu norakstījusi, bet tas apjoms to cilvēku vienalga nebūtu tas, ko. Šī, man liekas, ir lieliski iespēja izmantot to, mēs izmantojam to maksimālo summu, lai tas, kas katram pienākās, to mēs arī viņam dodam. Bez bonus kartes, es domāju, ka tas nebūtu tādā apjomā, nebūtu izmantots. Tieši čeku vākšanas dēļ? Arī čeku vākšanas dēļ. Tas tomēr arī ir sarežģīti un, laikietilpīgi, un ir grāmatvedībai papildus sloks ar to visu ņemties. Vai esat sarunās dzirdējuši, kur tad darbinieki visbiežāk tērē bonuskartē piešķirtos līdzekļus? Visvairāk, cik es zinu no biroja darbinieki, viņi ir ēdināšanā, jo mums ir tāda ierasta praksa, ka biroja darbinieki tomēr kaut kur izbrauc pusdienās, ka tas noliktavas darbinieki un veikala darbinieki vairāk vai mazāk tie transporta izdevumi. Jo bija kolēģis, kurš brauc no Siguldas, viņš teica, man mēneša biļetē ļoti labi sanāk. Tur arī transports, kad degvielu iepildu, tie ir vairāk vai mazāk. Par to ārstniecību esmu teikusi un iedrošinājusi, ka viņi var viņu izmantot arī brīdī, kad polis nesadz vai sēdz daļu. Tā kā tas ir papildus līdzekļi, kas viņam pienākās un viņš var tērēt. Bet viennozīmīgi ēdināšana. Tas būs top numur 1, jā. Par ēdināšanu es vēl gribētu piebilst, ka ne tikai ēdnīcas, kafejnīcas un restorāni, protams, arī specializētie pārtikas veikali un pat tirgus, kur var norēķināties arī ar bonus karti. Forevers desiņas, jā, un Volti, es saprotu, jā, tas viss strādā. Pārējot pie mazliet atcerīgāka virziena,
Kā tu skaties uz to, kā vispār atrast līdzsvaru starp uzņēmuma iespējām, jo uzņēmumam arī ir jādomā par savām finansiālajām iespējām, ja, par budžetu, par peļņu, par kaut kādiem ieguldījumiem, investīcijām nākotnē, un kā to salāgot ar darbinieku dažādajām vajadzībām. Nav runa tikai par jūsu uzņēmumu, bet vispār, kad ir darba devējs, kuram priekšā ir viņa kolektīvs, kolektīvam gribas kaut ko vairāk nekā tikai algu, un mēs zinām, ka mūsdienu tirgus konkurences apstākļos, ir īpaši Latvijā, kur tiešām notiek tāda cīņa par labiem darbiniekiem, par labiem speciālistiem, ir jāspēj piedāvāt tiem cilvēkiem kaut kas varbūt vairāk nekā tikai alga, jo lielākā daļa arī darba intervijās uzdod šo jautājumu, un kas vēl? Kas tad vēl man būs bez šīs algas, kas jau ir norādīts sludinājumā? Kā salāgot šīs te darbinieku varbūt gaidas un vēlmes ar uzņēmumu iespējām? Vienmēr tomēr jāsako līdzi arī kaut kādām tirgus tendencēm, un vienmēr, viens būs tas, ko prasīs jaunie darbinieki no malas, varbūt, ka to intervējot un runājot, un otrs tas vienmēr neaizmirst uzklausīt esošos darbiniekus. Tāpēc arī nodara kaut kādu veidu aptaujas iekšējās sarunas par to, kas kam ir derīgs, jo tomēr, kas vienam der, tas otram nē, tas nav viennozīmīgi, un tāpēc es domāju, ka diferencēt tās viņu iespējas, tā kā mēs runājam, kas kur vairāk izmantot, tā ir viņu papildus iespēja, tā kā no tā labuma gūt sev to lielāko labumu, kas viņam ir, svarīgs. No uzņēmuma viedokļa, jā, es domāju, viennozīmīgi ir jāuzklausa tie darbinieki, kaut kādas novecojušas labumus vai kaut kādas, es nezinu, vai tāds vispār termins pastāv, bet jācenšas tomēr iet līdzi laikam un nevar pieturēties pie kaut kāda, piemēram, konkrētāk tur ikgada Ziemassvētku dāvana. Tas ir vienīgais labums, ka tomēr ejam līdzi laikam un ne tikai esošie darbinieki un jaunie nāk ar jaunām iniciatīvām un jāuzklausa un jāpiedāvā, kas ir tas, ko viņi vēl vēlās. Un es domāju, ka tā nav jau runa vienmēr par naudu, bet ir tieši par to, cik liederīgi piedāvā to, ko tiešām izmantos. Tas ir būtiski. Jo mums tiešām ir dažādi vecuma un interešu cilvēki, kam ka tā, ja mēs runājam par bonus karti, ka viņiem piedāvāt tikai vienu iespēju visiem, tas būtu tā nedraudzīgi. Tomēr ir jādod tā izvēles iespēja, tas dod iespēju viņiem tā kā būt noteicošiem šajā situācijā, ka viņi regulē to, kā viņi kur tērēs un tieši pēc savām vajadzībām. Vai tev ir kādi novērojumi par to, ko tad šie jaunie darbinieki, kuri ienāk darba tirgū, ko viņi sagaida no darba devēja? Jo mēs zinām, ka tomēr mileniāļi un X paudze un Z paudze ļoti atšķiras vērtību sistēmas, domāšana un arī tas, ko viņi sagaida no darba vides. Cik es esmu novērojis, viņi tiešām gaida to, ko mēs esam izrunājuši intervijā. Viņi pat atgādina, kad man pienāksies, kad man būs. Ļoti grib un seko līdz tam, kas ir apsolīts, ka tas ir viņi arī to dabūs. Tā kā runa ir par darba auto, tad tiešām 3 mēnešus pagājuši gaida atslēgas. Tā ir tiešām, tirzniecības pārstāvjums. Ja runājam par veselības polisi, tad līdzīgi, ka tieši atgādina, ka tuvojas datums, vai es neesmu aizmirsusi, kad būs un kad varēšu izmantot. Tā kā man ir nācies saskaties, ka viņi vairāk prasa to, kas apsolīts un gaida to, ka tas būs izpildīts. Un tas, protams, strādā abos virzienos. Mēs gaidām no viņiem arī savu darbu atdevi un rezultātu. Viņi tur savā starpā tieši par to, par tiem labumiem vairāk viņi bija tā kā priecīgi, ka viņi ir iedalīti to vidū, pirms tie, kas strādā ilgākā gada, ka viņi to ir sasnieguši, ka viņiem tas ir pienākās, tas viņiem bija vairāk kā gandarījums. Bet par to darba rezultātu, tas jaunajiem darbiniekiem, kam tūlītās viņi pienāksies, viņiem svarīgi sevi pierādīt, viņiem ir tie mērījumi, viņus vērtēt, jo tas ir bišķi savādāk, kad viņi sagaida. Daļa darbinieki, kas jau strādāja, viņiem tas pienācās, un tie jaunie, viņi tomēr cenšas būt to vidū, kam pienāksies.
Kā tev šķiet, cik liela nozīme vispār labbūtībai, uzņēmuma iekšējai kultūrai? Un te nav runa tikai par tādiem, cietajiem, taustāmajiem labumiem, bet arī par šo darba vidi, par attieksmi, par to, vai es varu aiziet pie sava tiešā vadītāja vai varbūt pie personāla vadības, aprunāties, kaut ko pateikt, kas man sāp, vai kas man ir svarīgi, vai ko es esmu novērojis, vai kur es redzu, ka būtu vajadzīgs kāds uzlabojums uzņēmumā. Kā tev šķiet, kā vispār šī darba kultūra, iekšējā vide, uzņēmuma iekšējā kultūra ietekmē uzņēmumu tādu produktivitāti ilgtermiņā? To, cik uzņēmums var būt veiksmīgs, vai tas var augt, var attīstīties, vai arī var uzlabot savus finanšu rādītājus, burtiski tātad pelnīt vairāk. Te vairāk jāiet tā runājam par tādu atklātību, tā tieši tā varbūt ne tādas lielas konkrētas subordinācijas ievērošana. Cilvēks spēj justies droši savā darba vidē un arī emocionāli nākt runāt un stāstīt par lietām, kas varbūt nevienmēr patīkami dzirdēt, bet par kurām ir jārunā. Tas, tā kā, man liekas, tieši veicina viņu uzticību darba devējiem. Un arī tas, ka viņš tiek uzklausīts un notiek arī kaut kāda darbība, rīcība, kas viņam palīdz, lai uzlabotos darba apstākļus. Tas notiek būtiski, un to arī darba devējs redz. Es domāju, tas ir nenoliedzami redzams, un kad darbinieks nāk ar prieku uz darbu, vai viņš ir apmierināts, vai darba vide ir viņam labvēlīga, un mēs esam nākuši pretī vai pielāgojuši kādus darba apstākļus, un tas noteikti uzlabo arī viņa darba kvalitāti, viņa sniegumu. Tāds, mazdrusciņ kurjos, bet, gadījums, ka pieņemam darbā jaunu pārdevēju, nodrošinam ar darba apģērbu, un viņš pēc pāris dienām es uzzinu to, ka viņam te darba apavi nav ērti. Un viņš ir runājis ar vienu citu kolēģi, viņš saka, man arī. Un es pieeju viņiem klāt un saku, kāpēc jūs par to nerunājat? Mēs to varam risināt. Kad daram tā, ka iegādāsimies citus, ir arī iespēja citi apavi. Ja jūs viņos staigājat un jums sāp kājas un darbs sagādā mokas, tad tas nav ok. Mēs esam šeit, lai par to runātu. Un tad rezultātā, tad 2 darbiniekiem, jau 4 mēs esam nomainījuši apavus, jo izrādās esošie nav vērti. Vienkārši par to ir jārunā. Un varbūt muļķīgs piemērs, bet viņi visu dienu ir uz kājām un ērti apavi nav mazsvarīgi noteikti. Un es domāju, ka tā ir stākošām kājām, ej vai nāc uz darbu, tas nav patīkami. Ja es varu kaut šādā veidā palīdzēt, tad es domāju, ka tādā veidā ir jārunā, jārisina arī šādi jautājumi. Kā tev šķiet, kāpēc cilvēki uzreiz neiet pie vadības un nesaka, vai tiešām vadītājiem vai tātad personāla vadībai par to, ka apavi nav ērti? Kāpēc viņi ir kūtri vai baidās vai kaunās? Kur ir tie iemesli, kāpēc nav sakārtot varbūt šī komunikācija? Es domāju, te bija vairāk tiešām iepriekšējā pieredze kaut ko varbūt liecina, ka tas nekad nav bijusi atsaucība. Tā, vai cilvēks pats par sevi kautrīgs vai bailes no kaut kā, kad viņš tik sodīts vai kaut kāda cita reakcija viņš saņems. Jā, es domāju, ka tā ir vairāk tāda personīga kaut kāda iepriekšēja pieredze, ne īpaši laba, kas viņus kas viņiem nav devis vēlmi vai drosmi teikt un runāt. Tā kā, bet arī šis gadījums liecina par to, ka viņi var runāt un teikt, ka es esmu šeit, esmu atvērta un arī mēs risinām šāda veida jautājumus. Tā kā mans uzdevums nav tikai iedot, bet arī uzzināt, kā ir pēc tam, tā kā tas darba apģērbs dara, bet vai, tu esi apmierināts vai, tā kā tas ir runājums. Ļoti labs, īsts, reāls, sadzīvisks piemērs, vai ne? Jo uz tādām sadzīviskām situācijām patiesībā arī balstās tas, cik ļoti mēs varam viens otru sadzirdēt un gan atbalstīt, gan arī tiešām risināt tos praktiskos jautājumus. Un te ir tas izaicinājums, ka vajag atvērt muti un vajag pateikt, un nevajag noslēpties, kautrēties, un izrādās, ka ne tikai vienam apavi ir neērti, bet lielai daļai no kolektīva izrādās tie ir neērti, bet visi ir pieklājīgi klusējuši.
Kā tev šķiet, kā nākotnē mainīsies un attīstīsies izpratne par darbinieku labbūtību, zinot to, kā tas līdz šim ir noticis un arī kā jūs esat risinājuši labbūtības jautājumus uzņēmumā? Kas vēl varētu tuvākajos gados, kādi virzieni jauni parādīties? Nu, es domāju, vairāk vai mazāk tā labbūtība pati kā tāda jau kļūst par normu, un tam ir vienkārši jāiet līdzi, un darbinieki iespējams, nu jā, kļūst prasīgāki, bet arī darbdevējiem jābūt elastīgākiem un jāievieš. Es domāju, ka vairāk ir pielāgoti labumi, kas jāuzklausa paši darbinieki, kas kuram ir svarīgs. Vienam tā ir kaut kāda pašizaugsme, citam tā ir kaut kāda fiziskā aktivitāte. Darbdevējiem jādomā, kā to visu salāgot. Es domāju, te ir izaicinājums abām pusēm, bet darbdevējiem jāpanāk kaut kādu vidēju kopsaucēju, lai būtu visas puses būtu apmierināts vai ieviest kaut kādu diferencētu labumu grozu, kur katrs spēs paņemt sev kaut kādu labumiņu. Jo mēs zinām, jā, kad ir vieni darbinieki nāk uz darbu ar vēlmi attīstīties un augt un kāpt pa karjeras kāpnēm, bet ir arī vienkārši darbinieki, kas ir 8, 5 mājas. Nu, jā. Nu, līdz ar to tad jādomā par to, ka tie, kas nāk, varbūt atstrādās savas darba stundas, kārtīgi nostrādā savu darbu, kā mēs viņiem varam palīdzēt tad, kad viņi ir prom no darba, varbūt tad ir kaut kāds ārpus darba aktivitātes. Vai viņu vēlmes, kā mēs, kā darbdevējs, varam kaut kā, vai papildus labumiem, vai tas ir sporta aktivitātes, vai tā ir veselības polise, kā mēs varam papildus tā kā veicināt to, lai viņš uzlādējās un ir pozitīvs un nāk uz darbu. Balstoties uz tavu pieredzi, vai tu vari iedot kādu padomu darba devējam? Varbūt tas ir HR vadītājs vai cits vadības līmeņa cilvēks, kam būs jāskaidro saviem darbiniekiem, piemēram, bonuskartes ieviešana. Mēs kā darba devējs, mēs dodam papildus labumu. Jā, mums ir nodokļu atvieglojumi, bet tev kā darbiniekam tas ir papildus labums, kas tev pienākas katru mēnesi, un mēs tādā veidā gribam, lai tu esi ieguvējis, tu tērē un tev ir labi no tā, ko mēs tev dodam. Pie līdzinējiem, man liekas, arī visas ģeopolitiskās situācijas šis ir labs risinājums un rīks, kā var papildus motivēt darbiniekus. It īpaši šobrīd, kad degvielas cenas ir mainījušās un ir cilvēki, kuriem tiešām tas ietekmē viņu dzīves iespējas un viņu budžetu, vai ne? Tā kā jā, viennozīmīgi. Tā izvēles iespēja, tas viņiem arī ļoti pozitīvi, ka viņi var paši izvēlēties, ka nav uzspiests viens konkrēts mērķis. Vai esat rēķinājuši, cik liels sanāk ieguvums, izmantojot bonuskarti ar nodokļu atvieglojumiem? Jā, tad pie esošo bonusu karšu lietotāju skaita tie ir apmēram 20,000. Jā. Tie ir diezgan liela summa, ko uzņēmums var izmantot citos pasākumos, kas nav mazāk svarīgi arī tā pašā darbinieku labbūtības citos veidos. Jo, arī darbinieku pasākumi, tie arī ir zināma veida labbūtības pasākumi, ko mēs cenšamies reizi gadā organizēt. Šis ieguvums, zināmā veidā ietaupījums, tad būtu arī papildus dot iespēju uzrīkot, uzorganizēt pasākumus. Vita, paldies tev par sarunu, lai jūsu uzņēmumā darbinieki ir allaži apmierināti, laimīgi un produktīvi, un galu galā, lai komunikācija vienmēr notiek vislabākajā, visefektīvākajā veidā. Paldies par sarunu! Paldies! Tiekamies atkal citā reizē! Jā, bija prieks parunāt, būt uzklausītai un uz sadzirdēšanos.